Sveiki, mīļie! Sveiciens no Lūksnes. Parādīšu mazliet, kā mums šeit ir. Šorīt man atnāca kāda doma, kas man ir kādu laiku vairāk bija rudenī, bet es viņu tā kā mazliet atliku tālāk, un tagad viņa ir atkal atgriezusies. Stāvlīdz bija acīs. Doma ir par to, tā sajūta ir par to, ka es nezinu, vai jums tā ir. Man noteikti tā ir, ka es gribu kaut ko panākt, izdarīt tādu priekš manis avantūru, kaut ko lielu, ka projekti. Nu, tas būtu tā, ka jāmaina dzīve, finansiālā atbildība būtu daudz lielāka, visādi likumi un piņķeri, bet līdz ar to arī būtu tā, ka es varētu darīt vairāk to, ko es gribu, plašāk, jaudīgāk, var sakot, mana telpa būtu jāpalielina vēl daudz reizes vairāk. Bet tas nozīmē, ka jādara tas, ko es nemāku, jādara vairāk nekā es šobrīd daru, jo tas mērķis ir tik nesasniedzami liels, šķiet nesasniedzami liels, kaut gan varbūt, ka nemaz tik nesasniedzami liels viņš nav, bet priekš manis pēc sajūtām, jo, ja es to spētu, es jau to darītu tagad, vai ne? Ja jau es nedaru, tātad es to vēl nespēju. Un paliek mazliet bail, un apkārtējie, kam es padolos ar savu ieceri, saka, kur tu lien, tas taču ir tik traki, tas nav izdevīgi, šajos laikos viss ir tik nenoteikts un likumi mainās un blā, un pie tām manām sajūtām, kā es īstenībā to spēju, lai gan tas ir kaut kas neaptverami liels priekš manis, milzīga avantūra un tur var iepērties uz pāris 10 000, ja neiznāk. Bet man tā sajūta, ka es to varu īstenībā. Man ir tas draivis un man ir tā iedvesma un man ir idejas, kā un kur. Bet, protams, man ir arī veselais saprāts un es saprotu, ka tas tā ir likts spēle ļoti liela. Un man tas ir daudz. Ceļš šeit laukos. Taisīt kaut ko tādu. Rīgā varbūt mazliet savādāk. Tur cilvēki vairāk ir. Un tad pie tā, kad es saņemos, es plānoju, rēķinu, skatos, nāk klāt, un, protams, arī šaubos, un tas nav tāda vienkārši tāda pusblondīnas ideja. Nāk klāt tas apkārtējo, ka viņi spiež uz leju, un es ceļu uz augšu, un es saku, bet šito tu varētu risināt tā, tur var tā, un tu paskaties, vai tev tas ir izdevīgi vai nē, un es mētājos ar idejām kā, bet mētājos ar idejām kā nē. Un es to ideju atliku. Un tagad man viņa atkal ir atpakaļ. Varbūt mazliet savādākā formā, mazliet piezemētākā. Un man ir sajūta, ka man vajag cilvēkus, kuri ir uz viena viļņa. Es saprotu, ka es nevaru iedvesmoties no cilvēkiem, kas paši nepārvar sevi, kuriem pašiem ir tādas piezemētas vēlmes, nenoniecinot, vienkārši viņiem tā ir labi. Man tā nav labi, un līdz ar to es cepos. Un es viņus ļoti pilnīgi varu saprast dabiski, ja viņiem ir labi, kāpēc viņiem kaut ko mainīt, un kaut ko, viņi nespēja domāt tajā kategorijā, kā es gribu sākt spēt, uz ko es tiecos. Un man vajag atbalsta komandu. Un man ir prātā tāda ideja. Sakiet, kā jūs to skatāties, un vai ir kāds, kuram rezonē, kuram ir tie sapņi, kurus viņi lolo, bet kaut kas pietrūkst tā apkārtējā loka, kuri saka, jā, hei, tev izdosies.
Varbūt šajā vietā, paskaties no šīs punkta, mums visiem ir šie melnie, neredzamie pelēkā zona, ko mēs neredzam. Mums nav šīs pieredzes, ja mums būtu, mēs šo mērķi būtu sen sasnieguši, tātad mums ir kaut kas mūs bremzē. Un kopā ir spēks. Un ja jūs jūtat, ka šī ziņa ir jums, un ja jūs jūtat, ka esat gatavi kaut kam jaunam, bet apkārtējā vide varbūt, nav tāda, viņi negrib izrauties, viņiem ir labi, kur viņi ir, un tiklīdz tu pabāz to galvu, viņi bišķi ņārā no viņu tās komforta zonas, viņi tā saka, pak, kur tu tagad līdīsi, kas tad tas tagad būs, vai tu nezini, cik traka pasaule, un ejam šo ceļu kopā. Ko jūs sakat, mīļie draugi? Dodat man ziņu, ja jums tas rezonē. Es tur rudenī uzmetu tādu plānu, kā tas varētu būt. Man idejas ir tādas gatavas arī realizēties. Un kad tad vēl, ja ne tagad? Tā kā gaidu jūsu ziņas, rezonē, nerezonē, varbūt es atkal sapņoju, varbūt nē. Īsmē zinu, kas nesapņoju, es zinu, ka to varu. Tikai meklēju sev draugu pulku, tādu kā, nezinu, marafonu izrauties no tā līmeņa, kurā esam. Un dodamies tālāk kopā. Es vēl jums parādīšu, kur tā ir ēna. Mani suņi ir pazuduši. Tūlīt beigšu video. Sākšu sasaukt. Tā, mums te ir. Šodien ir siltāks, šodien ir -19. Tad mēģināju atbrist bišķiņ dabā. Tāda ziema. Žēl, ka suņus neredzēsiet, bet viņi ir savā ceļā. Un piesakaties, ja mūsu ceļš kādu brīdi vedīs kopā uz jauniem apvāršņiem. Atā!